Rekomendācijas pēc kataraktas operācijas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Acu pārsējs ir jānoņem tiklīdz jūs esat atgriezušies mājās, un aci vairāk ciet līmēt nevajag un nedrīkst. Kā jūs noņemsiet acu pārsēju? Ar šodienu jūs sāksiet pilināt antibiotika pilienus, kas jums ir izrakstīti elektroniskā receptē. Pilienus sākam pilināt jau šodien, un pilinam 4 reizes dienā 10 dienas. Ja jūs pilinat arī glaukomas pilienus, kurus jums nozīmēja jau pirms operācijas, jūs viņus arī turpinat pilināt. Pārsēju vairāk likt nevajag, bet ārā ejot ir jāliek saules brilles. Saules brilles ir jāliek tad, ja ārā ir spilgta saule vai liels vējš. Pa māju saules brilles nesāt nav vajadzīgs. Televizoru skatīties drīkst, tālumā skatīties var. Ja vajag samaksāt kādu rēķinu vai neilgi ieskatīties datorā, to drīkst darīt, bet ilgstoši skatīties nerekomendējam apmēram 2 nedēļas. Neliecamies un necilājam smagumus. 2 nedēļas līdz pat mēnesim pēc operācijas. Acs sākumā var būt miglaina pirmās 2-3 dienas, un tad pamazām tikai ar katru dienu jābūt labāk. Kopumā redzes uzlabojums notiks mēneša laikā. Tas nenotiek uzreiz. Var būt sajūta, ka zem plakstiņa būtu iekritusi kāda skropsta vai kaut kas grauž. Tā ir normāla parādība, un tur ir maza brūcīte, kura arī pamazām dzīs un mazāk jūs traucēs. Kontrole pie acu ārsta jums būs nozīmēta aptuveni pēc 10 dienām pēc operācijas. To jūs atradīsiet savos izrakstos, savās mapītēs ar konkrētu datumu un laiku, kad jums ir jāierodās. Ja jums liekas, ka kaut kas nav īsti tā, kā es stāstīju, un parādās kādi simptomi, kā sāpes vai redzes pasliktināšanās pēc uzlabošanās, jūs varat zvanīt mūsu koordinātorei, kuras telefons jums ir uz izraksta. Paldies un tiksimies drīz!